mēģini noklausīties līdz tam brīdim, kad tas cilvēks, kad tu redz, ka tiešām tā doma ir pabeigusies, ka viss vairāk neko neteiks. Viņš manī neklausās, viņš runā, bet manī te viņš neklausās. Visus vieno viena lieta. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi gribam, lai mūs dzird, mēs visi gribam, lai mūs ciena, lai mūsos ieklausās. Un visiem arī gribas ir viedoklis, ir domas un gribas arī izpausties. Nevis mēģināt mierināt un teikt, viss būs labi, bet klausīties. Atnāk no skolas mājās, un kā tev gāja? Labi. Kas tad ir tas veids, kas man būtu jāsaka? Labi, es nevaru prasīt, kā tev iet. Ko tad lai es prasu? Kāpēc tas man izraisa dusmas? Kas aiz tā visa slēpjās? Jo ne jau tas, ka tādu tavu vārdu izvēli un ne tas varbūt ne tonis vai arī tu kā persona, bet tur noteikti apakšā ir pilnīgi kaut kāds cits iemesls. Sveika, Liene! Laipni lūgti domājā. Liels paldies par uzaicinājumu, prieks šeit būt. Jā, apusē. Pirms es tevi iepazīstinu, patiesībā pat otrādāk, es labprāt ļautu tevi sevi iepazīstināt. Es zinu, ka tu esi Liene Freja Lunde. Un es zinu, ka tu esi daudz bijusi visur citur, ne šeit, ne Latvijā, un pavisam nesen atgriezusies. Kā tu šobrīd sevi pati stādītu priekšā? Kas tu esi? Cilvēks ar milzu pieredzi, pabijusi daudzās vietās un daudzās valstīs un dažādos amatos. Lielākoties tas ir bijis Apvienoto Nāciju organizācijā beidzamos 15 gadus. Un, tā teikt, iesāku Latvijā kā žurnāliste. Vienmēr man ir ļoti patikusi komunikācija, vienmēr esmu ļoti prioritizējusi un likusi uzsvaru uz to, kā mēs komunicējam viens ar otru, kā mēs runājam, kā mēs klausamies. Un tagad, pēc šitā lielā dzīves pieredzes visur, kur citur, esmu atgriezusies mājās Latvijā un pieredzi zināšanas droši vien koferos nevar salikt, bet sajūta ir tāda, ka ir pāris konteineri atvest līdzi ar visu piedzīvoto, kas ir iegūts un ko esmu iemācījusies. Un šobrīd jau darbojos kā treneru un kā konsultante uzņēmumu organizāciju vadītājiem, līderiem. Un tieši par to, kas ir komunikācija darbā ar komandu, ar darbiniekiem. Jo tā ir būtiska katru dienu, jebkurā situācijā, bet vēl jo vairāk tad, ja ir kaut kādas noteikti pārmaiņas, izmaiņas, pieaugums, samazinājums, virziena maiņa, tad tas ir vēl jo svarīgāk to, kā mēs kā līderi komunicējam ar savām komandām. Pati esmu bijusi komandu vadītāja dažādās valstīs un strādājusi ar cilvēkiem ļoti daudz dažādām nacionalitātēm, kultūrām. Un domāju arī, ka atskatoties uz visām, neskaitot Latviju, 9 valstīm, tad varu teikt, ka ar visu bagāto un dažādo kultūru un pieredzi visus vieno viena lieta. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi gribam, lai mūs dzird, mēs visi gribam, lai mūs ciena, lai mūsos ieklausās. Un visiem arī gribas ir viedoklis, ir domas un gribas arī izpausties. Līdz ar to, kā es teicu, komunikācija man vienmēr ir bijusi tuva un es uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga joma. Brīnišķīgi redzēt, dzirdēt to, ko tu saki, to kopīgo sarunā. Nevis atšķirt to, jo tad, kad tu saki dažādas nacionalitātes, neskaitot Latviju, 9 valstis, tā pirmā doma būtu, un mēs esam visi tik atšķirīgi, tie tādi un tie tādi. Savukārt tas pirmais, ko tu saki, ir, mēs esam kopīgi, mēs esam līdzīgi, mēs visi gribam tikt sadzirdēti, mēs visi gribam tikt uztverti kā cilvēki. Es to nedzirdu katru dienu, lai arī komunicēju ar daudz cilvēkiem. Kas tev ir veidojis šādu komunikācijas izpratni, ka mēs esam līdzīgi, nevis atšķirīgi? Klausīšanās. Un to es iesāku jau kā bērns, un domāju, ka tad es pat vēl domāju, 100 punktus, tad pat vēl nezināju, kas ir emocionālā inteliģence un cik nozīmīga ir runāšana un klausīšanās, bet es ļoti daudz laika pavadīju patiesībā ar vecāku paudžu cilvēkiem un klausījos. Un tieši to pašu es esmu praktizējis strādājot dažādos amatos un secinājis to, ka nav atšķirība. Protams, ka valodas atšķirās tas izteiksmes līdzekļi. Atšķirās tas, vai
kā es šeit sēžu ar rokām klēpī vai kādā citā kultūrā, jo droši vien jau es būtu izpaudusies ļoti plaši ar visiem žestiem. Tas atšķirās, bet iekšā tās emocijas, un tas arī no emocionālās inteliģences pamatiem ir zināms, arī jau pētījumiem pierādīts, ka pamat emocijas, kas ir 6, viņas visiem izpaužas pa visu pasauli vienādi. Tās dusmas un prieks un pārsteigums, jo pētījumi jau ir veikti un pierādījuši to, ka pat nezinot valodu un pat tajās kopienās, kuras ir ļoti atdalītas no mēdījiem, televizoru un visa pārējā, ka viņi nolasa tās mūsu emocijas sejā un ķermenī tieši tāpat kā citas kultūras vai citas kopienas. Jā, tas ir tas, ko arī vairāk pievēršot tam uzmanību, strādājot ar kolēģiem, vadot savas komandas, sapratu to, ka katram ir vajadzīga sava pieeja, pilnīgi noteikti, jo kādam vajag nedaudz iekustināt kādu, nedaudz iesildīt uz runāšanu. Citiem pietiek ar to, ka durvis ir vaļā, nāc stāsti, un tad ir plūdi. Bet vienā vai otrā gadījumā ir tā klausīšanās, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Jo ir ļoti viegli, mums katram ir savas domas, un ir ļoti viegli iespraukties un kaut ko jautāt un pārjautāt un komentēt. Ir jāpraktizē, manuprāt, jo tas nav tik vienkārši pat ir sēdēt un klausīties. Un klausīties uzmanīgi, nevis paralēli domās kaut ko citu risinot. Patiesībā tā teikt, pievērst uzmanību 100%. Man uzreiz gribas vērsim pie ragiem ķerties. Jo, kamēr tu runāji, es laiku sev stopēju, stop, klausies. Jo es ļoti atpazīšu šo sajūtu, ka cilvēks, ko saka, jā, un man arī gribās padalīties un aizgājas asociācija prātā. Un tu saki, tā ir trenējama lieta. Kā to var trenēt? Varbūt ir kāda metode, pieeja, vienkārši lieta, kuru es varu apzināti trenēt, klausīties un iepauzēt to savu ideju, jo viņu arī negribas aizmirst. Baži ir, kad es aizmirsīšu, un tad es nepateikšu. Tad ir cits jautājums, vai vispār bija svarīgi teikt. Ja? Taču kā trenēt to, ka es klausos un nedomāju savas lietas? Pirmkārt, gribētu teikt to, ka emocionālā inteliģence tā ir prasme, to var attīstīt, to var praktizēt un to var iemācīties. Un tas ir kaut kas, kam ir līdzīgi kā jebkuras citas prasmes un zināšanas. Bet, kā teici, jā, tam ir jāpievērš uzmanība, tam ir jāvelta laika, un to praktizējot, es varu teikt, vienkārši izmēģini nākamreiz, kad tu runāsi ar savu dzīvesbiedru vai bērnu vai ar vecākiem, un ka viņi tev kaut ko aizrautīgi stāstīs. Vienalga, kaut vai tas ir stāsts par to, ka es biju lielveikalā un pirku to un to. Mēģini noklausīties līdz tam brīdim, kad tas cilvēks, kad tu redzi, ka tiešām tā doma ir pabeigusies, ka viss vairāk neko neteiks. Bet arī tur ir tas āķis ir tāds, jo jau atkal viena runā daudz un ātri un viens teikums un domā aiz otrs, bet kādam ir kaut kāds cilvēks runā, un tu redzi, ka kaut kas notiek. Smadzenēs joprojām kaut kāda domāšana notiek, un tur arī tas svarīgais punkts ir pieturi tos savus grožus. Nelec iekšā ne ar jautājumu, ne ar papildinājumu, bet ļauj turpināt teikt to, ko tas cilvēks grib pateikt. Jo tur pēc toņa, pēc intonācijas arī tu dzirdēsi to, kad ir tā teikt, mans sakāmais ir noslēdzies. Un, var teikt, pilnīgi godīgi, to nav viegli izdarīt, jo mums visiem gribas runāt, mums visiem gribas kaut ko pateikt, un kādu teici, un ja es aizmirsīšu. Un tad ir tas otrs, tas risks ir tāds, ka man tagad atcerēties pateikt to vienu lietu, jo viņi tikko minēja, un tagad man vajag atcerēties to vienu pateikt, un tad, kas notiek, tu jau vairs man nedzirdi. Tu pie sevis domā par to, kā man atcerēties pateikt to vienu domu, ko man gribās viņai pateikt. Bet tad ir jautājums, vai šajā brīdī ir svarīgi tas, ko tu gribi teikt, vai svarīgi tas, ko tu gribi dzirdēt no manis. Jo, ja pēc tam aizmirsīs, es teiktu, Dievs ar visu, atcerēsies kaut kad vēlāk gan jau. Saruna ir tāda laba cīņa ar savu ego. Tu tam piekrīti vai nē? Pilnīgi noteikti, jo tas ir tāds,
Man ienāca prātā salīdzinājums ar tango, jo man liekas, ka tango tā dēja ir tāda, kur ir, protams, ka vienmēr viens ir vadītājs, bet tur man vismaz liekas, ka tur vairāk ir tai līdzsvarā, un tu arī pat, ja es esmu tas pārī, kurš vada, nu, es tev tā teikt, nepraušu gaisā un kaut kur neaiznesīšu. Mums ir jābūt tai saskaņai. Un, jā, un saruna ir cīņa ar ego, un tā ir tāda. Tā ir arī, es teiktu, arī iespēja sevi ieklausīties, man pašai sevi dzirdēt, un arī, ja, piemēram, kaut ko saku, man tas uzsit dusmas kaut kādas, tad tas jautājums ir nevis tas, ka tu to teici un ko tu teici, bet jautājums, un tur ir atkal emocionāla inteliģence. Kāpēc tas man izraisa dusmas? Kas aiz tā visa slēpjās? Jo ne jau tas, ka tādu tavu vārdu izvēle un ne tas, varbūt ne tonis vai arī tu kā persona, bet tur noteikti tur apakšā ir pilnīgi kaut kāds cits iemesls, un tur ir tas svarīgais, runāt par ego, jā, un atrast to, iedziļināties sevī, ja šis man ir raisa dusmas, tad kāpēc? Un tad pēc tam atpazīt nākamo, tad kas aiz tā slēpjas, ko es ar to varu darīt? Nevis uzreiz tāds, tu man šitā pateici, un bang, un es bliežu tev pretī ar kaut ko savu, un tas ir, jā, kā tu teici, tur ir, es vienmēr saku, tos grožus nedaudz pievilkt. Mēs varbūt pat varam mazliet paspēlēties. Es mēģinu atcerēties kādu konkrētu situāciju. Taču, ja man teiktu, kāpēc tas tevi sadusmoja, es iedomājos vairākas sarunas, kurā man automātiski atbild būtu, bet tāpēc, ka viņš neklausās. Kur tu man tālāk vēstieši tā teikt? Tāpēc, ka viņš manī neklausās. Viņš runā, bet manī te viņš neklausās. Es teiktu, tad neklausās tevī tādā, ka tu saki, kā, ja tev ir apgalvojums, bet vienmēr tu man kaut ko saki, un es tev turpinu malt savu, tad nākamais, ko tu vari darīt, ir pirmkārt akceptēt to, ka neklausās. Nemēģini tur, tā teikt, pārliecināt, ka vajag tevī klausīties, ļauj. Ja es runāju tur bez apstājas un tev tās dusmas par to, ka es tevī neklausos, jau atkal ļauj man izrunāt un pēc tam uzdod jautājumu. Un tas jautājums var būt, protams, atkarīgs no tā konteksta, no tā, ko es tev stāstu, bet jautājums var būt arī, vai es pareizi dzirdu, ka tas, ko tu man gribi teikt, ir tas. Vai es tevi saklausīju pareizi, vai šitās ir tās lietas, kuras tu gribēji akcentēt. Un tas ir arī, es vēl nesen lasīju vienu grāmatu par kā vadīt sapulces, jā, un tur bija ļoti interesanti, bija taisījuši eksperiments par to, kā ir ļaut sapulces laikā, tur, piemēram, uzņēmumā tur ir, 6, 7, 10 cilvēki, un iesākumā, ir vairāk laika tam būs jāveltē sapulcē, bet ar principu, ka nevis tagad katrs kaut ko, kas mums ir tas jautājums, ko vajag pacelt, bet runā visi pēc kārtas un neviens neiejaucās. Ja tad mēs sēžam apkārt tam galdam, katrs tā runā visu vienalga, kas tev tur ir atskaite, vai tev ir kaut kas, neiet kaut kāds projekts, vai kaut kas satrauc ļoti, vai vēl kaut ko. Un tas bija ļoti interesanti, ka viņi bija izpētījuši, ka to no sākuma tas paņem vairāk laika, jo, protams, ka visiem ir sakrājies, kā izrādās, bet nepārsteidzoši. Bet pēc tam, savukārt, tam visam ir vajadzīgs daudz mazāk laika. Jo tad cilvēki jau atnāk uz to sapulci, viņi zina to, ka mani dzird, mani klausās. Tad to man nav jāizgāž laukā viss pilnībā, lai beidzot manī kāds ieklausītos. Tas sanāk, ka mana pārlieku, ja es izvēlos pārlieku runāt, izlikt visu, lai tikai mani ieklausās, jo citi mani nedzird, patiesībā ir mana cīņa pēc tā, lai man saklausītos. Un ja mani labdabīgi klausītos un man nebūtu par to jācīnās, mums būtu daudz vienkāršākas sarunas un daudz ātrāk rezultāti. Tieši tā. Un, protams, ir arī kaut kā, komandās ir jāskatās, kāda ir, cik tur ir cilvēki un kāda ir pārējie cilvēki loģiski, jo vienmēr būs tie, kuri nejutīsies ērti, vai arī kuriem vajag kaut kādu pamudinājumu, vai arī kuri vienkārši negrib neko teikt citu kolēģu priekšā, tad tur jau ir jau līdera darbs 1-1 ar savu komandas darbinieku, un lai izprastu, kas ir tie iemesli. Bet arī ir, ja ir kaut kāda vai konstanti ir tās situācijas, ka ir viens komandā, kurš vienmēr runā ļoti daudz un tā, ka citi nekad netiek pie vārda, tad tas arī, jebkurā gadījumā,
pilnīgi noteikti tā nav saruna, kas ir tā teikt grupā, tā ir saruna 1 pret 1. Un jau runājot un sakot to, ka, piemēram, nezinu, kaut kāds, kas ir sasāpējis, varam izrunāt 1 pret 1. Nākamreiz tajā sapulcēs varbūt mēs varam vienoties to, ka to arī, nezinu, sākam ar otru kolēģi vai sākam ar to kolēģi un ieklausīties arī, jo tas arī tas treniņš man kā līderei ar manu komandas dalībnieku, lai arī viņiem ir iespēja attīstīties un trenēt savu emocionālo inteliģenci. Un varbūt tad, ja viņi saprot to, ka es pievēršu viņiem uzmanību, viņiem arī mazināsies tā vēlme vienmēr runāt un runāt ļoti daudz. Es tagad iedomājos, es būtu, pat atcerējos sevi pagātnē, vadot arī komandas. Es zinu, ka tas mirklis, kad es uzdodu komandai jautājumu un es vēlētos, lai viņi iesaistās, man pat ir atvieglojums, ka ir vismaz viens, kurš vienmēr runā un pļurkst. Jā, es nedzirdu citus pārējos, ja? Taču esot tajā brīdī vadītāja lomā, termiņi ātri spiež, vienkārši dara savu darbu, kāpēc te ir problēmas. Ok, viens runā, viens iesaistās. Es to redzu kā atvieglojumu tajā brīdī. Šobrīd tā no malas skatoties, es saprotu, ka es daudz ko nezinu, bet tajā brīdī, kad es esmu kā vadītājs šajā lomā un patiesībā cilvēku, kurš daudz runā, es uzskatu par savu palīgu, par atvieglojumu tā situācijai, vismaz nav klusums sapulcē. Kas varētu par to liecināt, vai kāda varētu būt sarkanie karogi, ar ko es riskēju, ka es nepamanu, ka īstenībā visa komanda neiesaistās un ir viens runātājs? Vai es varu kaut kā pats identificēt, ka šis nav kārtībā, ja pēc noklusējuma es jūtos komfortabli? Es viņu redzu kā draugu, nevis kā īstenībā signālu tam, ka kaut kas nav kārtībā. Man ienāca prātā tāds salīdzinājums, un es tev jautātu, ja tev ir 3 bērni un visi 3 bērni, viens no viņiem ēd visu laiku un visu laiku katru dienu tev stāst, kā iet skolā un pārējie 2 īsti nēd un klusē, ko tu darītu? Jautājumu nav. Klausās salīdzinājums. Jo, protams, ka kolēģi un komanda darba vide tā nav ģimene. To mēs visi zinām, ka tur ir tā teikt, ir robežas, ir svarīgas darba vidē, robežas ir ļoti svarīgas, bet komandas tajā pat laikā mēs, jebkurš cilvēks, vienalga, kur mēs darbojamies un ko mēs darām, mums ir vajadzīga tā atgriezeniskā saite, mums ir vajadzīgs novērtējums. Un tas novērtējums neobligāti, ka tās ir uzslavas, bet novērtējums par to, ko es daru un vai es eju pareizā virzienā un vai daru pareizās lietas. Un tāpēc tur ir bērniem vajag no viņu vecākiem vai no viņu aizbildņiem par to dzirdēt, un komandā darba vietā mēs to gribam dzirdēt vai no kolēģiem, vai visdrīzāk un visticamāk un vairāk no saviem, tā teikt, līderiem, no tiem, kuri mūs vada. Un tāpēc ir tas, kā līderei, nevajadzētu būt tā, ka tu paļaujies to, ka tev viens runā. Tev patiesībā vajadzētu sekot līdzi, kas notiek tajā telpā. Tev vajadzētu spēt nolasīt telpu un sajust to, kuram kolēģim, tā teikt, tūlīt jau būs spainis pilns klausoties, ko tas viens cits kolēģis runā, un notvert to brīdi, kad tas ir pa vēlu, jo, kad jau sāk kaut kādas citas emocijas raisīties. Un otrs ir arī tie, kuriem nav ko teikt, viss ir forši un var arī klausīties, un kuri varbūt ir tie ideālie darbinieki. Tur ir risks, ka viņus var pazaudēt, un viņi sāk pamazām, tā teikt, mazāk iesaistīties. Jo bieži vien cilvēki, kuri ir lieliski darbinieki, kuri sasniedz visus mērķus, viņiem arī vajag izaicinājumu, viņiem vajag arī mudinājumu, viņiem vajag kaut ko pēc kaut kā tiekties. Man kā uzņēmuma vadītājiem varbūt ir ļoti ērti un ir superīgi, ka man ir tādi darbinieki, kas ir tie super mega sasniedzēji, visu dara. Bet, ja viņiem pietrūks uzmanības un komunikācija, un ja viņiem nebūs gana daudz arī kaut kāda izaicinājuma, arī jautājumi par to, ka šito tu dari vienkārši super, man patīk, kā tu savukārt savu komandu vadi, kas ir tas, kurā virzienā tu vēl gribētu iet? Vai tu esi padomājis par to, varbūt, nezinu, kaut kādu jaunu izaicinājumu, kaut kādas jaunas prasmes, kaut kas jauns, ko tu gribētu ieviest? Lai visu laiku ir tas dzinols, uz kurien iet, un tāpēc ir tas, no vadītāja pozīcijas ir, es teiktu, tu nevar atļauties tā vienkārši, te viens ir, kas runā, tagad es varu atslābt. Šis kā aplis atgriežas, manuprāt, pie tā, ko tu minēji sākumā, ka ķermeņa valoda, emocijas ir tas, ko mēs varam nolasīt
bez vārdiem, bez citas valodas. Ja? 6 šīs emocijas mēs reiz redzēsim. Un es zinu, ka ne visur tu gribi to skaļi teikt, ja kā teici, ka tu spēj lasīt ķermeņa valodu un diezgan labi redzēt, kas tur notiek. Kas būtu tomēr tās nianses, kuras es varu, uz kurām man vajadzētu pievērst uzmanību? Kaut kas ļoti krasi informatīvs ķermeņa valodā tiem cilvēkiem, kuri nerunā un kuri klusē, bet uz kuriem man vajadzētu vērst uzmanību. Ka iespējams tur ir kaut kas, ko viņi nesaka, vai tur ir kaut kādas sakāpinātas emocijas, vai ka tur ir nepiekrišana, vai tur briest konflikts. Ir iespējams, ka cilvēki nerunā, bet viņi ir tajā sapulcē, kas pēc kaut kādām pazīmēm ķermenī un viņa reakcijās to nolasu. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Un tas ir tas, ko es arī šobrīd studēju tieši par uzvedības analīzi un komunikāciju. Un, līdz ar to šai tēmai esmu pievērsies vēl vairāk. Lai gan vienmēr ir interesējusi emocionālā inteliģence un cilvēku uzvedība, bet tagad vēl jau vairāk. Bet tur ir viena lieta, ko jāatcerās vienmēr, ka mums katram ir tas uzvedības, tā kā es teiktu, pamatkomplekts. Kā mēs vienmēr, varbūt kāds ir cilvēki, kas varbūt vienmēr tur paraust vienu plecu, kad runā. Līdz ar to nevar to izmantot kā kaut kādu signālu, ka kaut kas nav īsti riktīgi. Vai arī, kā jūs teicat, varbūt kāds ir, kurš vienmēr ar rokām daudz žestikulē, un kāds ļoti maz, vai arī mainās tonis. Es kā komandas vadītāja, ko es savā pieredzē esmu darījis, kad es ienāku pārcos uz jaunu valsti, jaunā vietā man ir jauna komanda, tad es parasti pirmo laiku izmantoju tikai vērošanai un lai klausītos. Uzdod jautājumus, tā teikt, vai nu tas ir par projektu vai par kaut kādu tēmu, jautāju darbiniekiem, kādas ir viņu vīzijas, kurā virzienā viņi iet, ko viņi dara. Klausos, uzdod jautājumus un vēroju, lai es saprastu labāk, iemācītos, kā viņi jūtas stresa situācijā, kā viņi paši tiek ar to stresa situāciju galā. Un tad, kad man tas ir skaidrs, tad man pēc tam kaut kādā, kad ir tāda situācija un kāds, kurš ir sakāpinātām emocijām vai kaut ko, tad es jau varu nolasīt. Tad es jau redzu tā, ok. Ja viņš tā teikt atgāžās atpakaļ, tā ir vispār tāda klasiska arī rīcība, ja mums kaut kas nepatīk vai mēs gribam distanci, mēs vienkārši fiziski to izdarām, pat nepamanot, mēs to darām. Vai arī kādam mainās balss tonis un skaļums un vai arī klusums, vai arī tas ir tāda pilnīga novēršanās un vienkārši sēž un kladē. Ir kas, protams, ka sēž un ilgi un dikti visu laiku var kaut ko ķēpāties un cilvēki, kuriem patīk to darīt. Bet ir vieni, kas to dara, tāpēc, ka viņi intensīvi kaut ko domā, bet ir citi, kas to dara, ka viņiem vienkārši ir nenormāli garlaicīgi. Viņi jau sen ir kaut kādā citā vidē. Un līdz ar to tās ir tādas lietas, kuras ir jāvēro. Bet jau atkal, kā es teicu, man kā komandas vadītāja vai sapulces vadītāja ienākot telpā, kas man ir svarīgi, vai es gribu, lai es esmu šeit, lai es runātu un jūs mani dzirdētu, vai tas man ir svarīgi, tā teikt. Vai man ir svarīgi strādāt ar komandu un klausīties manā komandā? Un man vienmēr ir bijis svarīgi tā komanda un dzirdēt viņus. Un tad ir tas svarīgais arī punkts dot viņiem vārdu un jebkuram cilvēkam, jebkuram kolēģim dot vārdu. Un man ir mani punkti, kurus es gribu teikt, bet kāda viņiem liela jēga ir, ja pārējie kolēģi manī tā īsti negrib mums klausīties. Dzirdēt viņus, pamanīt, vērot. Tātad, ja viņiem mainās kaut kas no klasiskās uzvedības, to es varu sākt jau pētīt, kāpēc tagad tas ir mainījies šajā sapulcē. Iepšu caur to vērošanu es varu jau pamanīt, ja viņš tur šitā dara, tas vienmēr ir tad, ka viņam kaut kas nepatīk vai kaitina vai nepiekrīt. Tad viņa tās individuālās iezīmes es pamanu. Jā, abi divi, pilnīgi noteikti. Un, protams, ir tas arī, viss ir kaut kādās, tā teikt, visam ir kaut kāds mērs. Es arī neteiktu to, ka tagad tu aizēji un apsēdies un to vien dara, kā visus tā teikt, vēro tagad, ko kurš un kā dara. Loģiski, ka nē. Tu joprojām koncentrējies uz sarunu un uz tēmu, bet tur ir tā līderība ar emocionālo inteliģenci, kā es teicu, pirmais ir spēja saprast savas tās emocijas, kas man viņas izraisa. Un arī tad, ja kā tu redz, ka kāds sēž un tur, skribelējās kaut ko, tad, un tu pati sāc uzvilkties. Tad sāc domāt to, kāpēc es man uzvāku, kas man kaitina, vai man liekas, ka mani nedzird, vai arī, un tad man ir jautājums, kāpēc man šodien ir tik svarīgi, lai es būtu svarīga, lai manī klausās. Kas ir tas, kas ir, varbūt man kāds, benzīntankā nepalaida, man liekas, tā teikt, man ignorēja, un man no tā sajūta, ka man kāds ir palaidis garām vai ignorējis, es viņu tagad atnesu darba vietā,
un kolēģis, kurš vienkārši ir aizdomājies, es uz to noreaģēju to, ka manī neklausās. Un pēc tam ir, sliktākā gadījumā tad ir tāds, ko tu tur gribi kaut ko teikt? Jo daudziem mums ir tāda automātiskā reakcija uzreiz, tas tā kā izaicinājums uz kaut ko teikšu. Un tur arī tas svarīgais ir sevi tā, viņam varbūt vai viņai ar to galīgi nav nekāda sakara. Tu iesāki par emocionālo inteliģenci. Iedod definīciju, kas tas tāds ir, kāpēc mums to zvēru vispār vajag? Kāpēc nepietiek ar inteliģenci kā tādu? Mums ir intelekts, mēs esam gudri cilvēki, mēs darām savu darbu. Kas tur ar to emocionālo inteliģenci ir? Emocionālā inteliģence manā skatījumā ir visa pamatā. Un emocionālā inteliģence ir pirmkārt emocija atpazīšana, pirmkārt un sākot tās ir emocija atpazīšana sevī, saprast, kas tās emocijas izraisa, kā es viņus nomenedžēju pēc tam tās emocijas, kā es ar viņām tiek galā. Nākamais ir solis saprast, kā ir apkārtējo cilvēku emocijas un pēc tam, kā es ar tām strādāju. Un strādāju, vienmēr to saku, pozitīvā nozīmē. Un tad, ja kāds ir bēdīgs un vai kādam kaut kas ir sasāpējis, tad arī tas uztver to, ierosināt cilvēku runāt, ja viņi jūtas, ja es jūtu, ka cilvēks jūtas komfortabli un ir gatavs runāt, varbūt nevar dabūt to pirmo vārdu laukā, bet nedaudz pamudināt, un pēc tam jau atkal klausīties. Nevis mēģināt mierināt un teikt, viss būs labi, bet klausīties. Jo bieži vien ir tā, ka arī tad, ja īpaši mums ir kaut kas sasāpējis, ka mēs daudz runājam, mēs dzirdam paši sevi un beigās skaidrs, īstenībā man nav par šito ko bēdāties, es patiesībā varu darīt tā vai varu darīt savādāk, un mēs tās atbildes paši sevī dzirdam. Un tad arī atkal svarīgs tas punkts ir, ka tu tur esi un tu klausies. Un tur arī viss ir tā emocionālā inteliģence, un ka tur arī, ja kāds ir bēdīgs, kad es to neuztveru uz sevi, ka es to nedomāju to, ka uz mani kāds ir apvainojies par kaut ko, vai ka kāds uzrūc, kad es to neuztveru to, kad es esmu kaut ko izdarījis, bet tā vietā viens ir, saprast to, ka jā, šitais man viss uzvilka, kāpēc, un pēc tam nākamais, bet tam varbūt ar mani nav sakara, es varbūt var īstenībā pajautāt, tā teikt, kas tev šodien ir noticis, kā tev ir šodien pagājis, vai kas tev ir bijis, nezinu, prātā beidzamās dienas. Jo tie arī ir svarīgi tā lingvistika no tā punkta arī, kā mēs uzdodam jautājumus un ko mēs sakam. Nevis, kā tev iet? Tas tāds ir, arī, jo man jāsaka, ir ar bērniem, ar skolāniem atnāk no skolas mājās. Kā tev gāja? Labi. Kas tad ir tas veids, kas man būtu jāsaka? Labi, es nevaru prasīt, kā tev iet. Ko tad lai es prasu? Darba vidē vai skolēnam? Gan. Iedod abus. Visi, kas ir darba vidē, bieži saskars arī ar skolēniem. Jā, ar skolēniem es domāju, tāds tieši, tu arī pareizi pateici, tas pats būtu arī darba vidē, tu varētu pajautāt, kas bija tavs šodienas lielākais notikums, kas tev visvairāk sajūsmināja un kas bija tas, kas tev visvairāk apbēdināja, vai arī kas bija tas, kas tev visvairāk satrauca. Un tā, kas ir daudz konkrētāk, kas nav vispārēji. Un tad tas ir līdzīgi kā mēs šodienas intervijā sarunā mēs varētu šeit pusdienu sēdēt un runāt. Bet, protams, jautājums, kur mēs atradīsim auditoriju, kas klausīsies 5 stundas mūsu sarunu. Līdz ar to arī mums saruna ir izvilkums, un mēs arī koncentrējamies uz konkrētām lietām. Tāpat arī, ja skolānam ir pagājis diena, protams, tā diena bija gāra, tur bija daudz mācību stundas un bija daudz draugu un skolotāju, bet tev nevajag pilnu atskaiti, tu gribi dzirdēt to izvilkumu, un tad ir cilvēks, kad atbild uz tavu jautājumu, viņš arī nolēma, kas ir tas svarīgākais. Un tās ir viņa tiesības izlemt. Tā ir mana prioritāte. Man šodien satrauc tas, man šodien aizrāva un iedvesmoja tas. Un tas ir tam cilvēkam svarīgi. Un tavs, tā teikt, līdz cilvēku uzdevums ir to pieņemt un novērtēt. Un viss. Un tā līdzīgi arī ar darbiniekiem ir. Kolēģiem ir tāpat pajautāt, kā tev ir gājis beidzamajā laikā, tu izskaties kaut kas tā kā pamainījies ir, vai arī, jāskatās, protams, no situācijas, bet arī tie paši jautājumi ir, kas tev aizrauj, kas ir tas, pie kā tu šobrīd strādā, vai tev ir ienācis prātā kaut kas, nezinu, kaut kādas jau atkal kursi, treniņi, prasmes, kas tev pietrūkst, un tie vairāk uz tādiem konkrētiem jautājumiem.
Šitais skan tik nedabiski. Es atcerējos vienu situāciju. Patiesībā ar bērniem, ar bērniem es mācos, man liekas, nedabiski, taču viņi mācās kopā ar mani, līdz ar to mēs pierodam. Mums ir dažādi šādi veidi sarunas arī par to. Trīs labākās lietas, viena, par ko varbūt šodien netik bija priecīgs, vai ko gribētu mainīt, mēs tā mēģinam. Un es atceros, arī sen pēc vienām vadītāju mācībām atgriezos pie savas komandas atpakaļ, iemācījusies, ka tā ir jārunā un ir jāprasa arī, kā viņam iet ārpus darba. Un komanda bija tādā šokā, es atceros to sapulci, ka, ko jūs brīvdienās darījāt, vai kas ir tas, ko jūs vairāk šonedēļ gribētu sasniegt vai satraukties, un viņi skatās man ar milzīgām acīm. Un pēc sapulces man arī pienāca klāt viena darbiniece, toreiz Rumānija, what's happening? Kas notiek? Kāpēc tu tā prasi? Kas tur ir? Es saku, man teica, ka no, just be normal. Esi atpakaļ, kāda tu biji un kļūst normāla. Un jā, es arī klausos, es piekrītu tiem vārdiem un es domāju, un goda vārds. Es viņus nestu tagad darba vidē un es zinu daudz arī savus klientus un kolēģus, kas teikt, briesmīgi nedabiski. Un tā notiek komunikācija, vai ne? Ka mēs mācāmies no tās atgriezeniskās saites, ko dabūjam no sarunas partnera. Un, ja es mēģinu kaut ko jaunu, un pirmā atgriezeniskā saite ir, tu neesi normāli, tu šitā nerunā, ejam atpakaļ pie vecā labā, kā tev iet, labi, un neko citu. Vai tu ir kāds padoms vai ievirze, kā man turpināt to praktizēt, jo tas būs nedabiski man, nedabiski pārējiem, un es tomēr gribu savā komandā ieviest to emocionālo inteliģenci, bet Emocionālo inteliģenci nav, emocionālo inteliģenci ir forša. Izklausās, ļoti sarežģīti. Es teiktu, tajā sarunā, kur tev kolēģi prasīja, lai kas notiek un atgriežamies pie normālā, tad kā līderei, tur nāk tava loma kā līderei, līderes loma, tad tu varēji pat turpināt to sarunu un teikt, ok, labi, paldies. Ko tu teiksi, kā es varu atrast vidusceļu? Apakaļ pie normālā, ko mēs uzskatām, es negribu. Es uzskatu, manuprāt, būtu labi, mēs visi no tā iegūtu, ja mēs tomēr mainītu to, kā mēs komunicējam. Un es saprotu to, ka šitais izklausās tāds, pilnīgi kaut kāds tur, nezinu, kā no citas planētas, bet palīdz man atrast to vidusceļu. Un tas ir vienmēr arī, kad notiek pārmaiņas komandā, ir svarīgi komandu iesaistīt un uzdot jautājumus un prasīt ierosiniet, palīdziet, ko jūs domājat, kā vajadzētu darīt. Nevienam nepatīk pārmaiņas. Ir cilvēki, kuri, protams, teiks, ka man vienmēr patīk, ka viss mainās, bet es domāju, ka no psiholoģijas viedokļa tur varētu arī paskatīties, kas ir tas, kāpēc man vienmēr gribas pārmaiņas un kāpēc es nespēju neizjūt komfortu esošajā situācijā, tā teikt, nemainīgajā situācijā. Līdz ar to ne tīpaši darba vidē parasti ir kaut kāds, jo lielāks pārmaiņas noteikti būs tāds, nē, mēs gribam to normālo, jo mēs zinām, ko sagaidīt. Tad ne par ko nav jāsatraucās. Es zinu, cik es nāku uz darbu, zinu, kāds man būs uz darba plāns un viss pārējais. Man pat savā jau bijušajā darbā ar apvienoto nāciju organizācijā, kur strādāja visu laiku, bija mainīgas situācijas, jebkurā valstī, jo es strādāju ar bēgļu jautājumiem, un līdz ar to bija tur, vairāk tā teikt tie klucīši un elementi, kas bija sasaistīti. Tur ir donoru valstis un valdības un vietējās pašvaldības un karojošie elementi un viss pārējais, un līdz ar to konstanti bija jāpielāgojas, bet ar to visu arī mums visiem ir zināms, tā teikt, kaut kas, uz ko mēs ejam un ko tajā dienā sagaidīt. Un tad, kad notiek, tā teikt, vairāk iekšējās pārmaiņas, tad arī tā pirmā reakcija ir tāda, ka, atkal kaut ko jāmaina, atkal kaut kāda restruktūrizācija, nodaļu maiņa un vēl kaut kas. Un tad ir svarīgi, tāpēc ir, no paša sākuma jau skaidrot teikt, kāpēc, kas motivē, kāpēc mēs to mainām, kāpēc tas ir, tā teikt, kā būs pareizs vārds, liederīgi, vai kā no tā iegūs arī visi darbinieki, un kāds no viņiem tas pluss būs. Un te ir vajadzīga ilgtermiņa stratēģija. Un tas pilnīgi noteikti, jebkurā komunikācijā arī ir vajadzīga tas stratēģiskais ilgtermiņa pieejams, nevis kaut kas šodien un tagad, un nevis kaut kas, ka mēs tagad no 3 nodaļu vietām mums būs 5, jo tā mēs gribam sasniegt savus rezultātus nākamajā gadā. Rezultāti nākamgad, aiznākamgad, pēc 5 gadiem, kā šīs komandas pēc tam izaugs un attīstīsies tālāk. Un līdzīgi ir tā, jebkurā, ko tu iesāk ar to sapulci un uzdot savādākus jautājumus,
Nu, droši vien, ja tev ir vienmēr bijušas tās tikšanās, tu iesāc ar kā tev iet, viss labi, un uzreiz mums ir plāns šīs. Protams, ka tu ienāc nākamajā, un tagad tu sāc, kā jums pagāja nedēļas nogala, kā tu jūties, kā tev bērni, un vēl kaut kas, un tas ir tāds, kaut kas baigi jocīgi. Tāpēc varbūt to vajag tā lēnām un pamazām. Bet, otra lieta, jā, vienmēr, ja kāds saka, man šitais nepatīk, galīgi garām ir, paldies, kā mēs varam atrast tā, ka tev patīk. Un ka visiem patīk. Jā, es tavā stāstā arī par pārmaiņām sadzirdēju to vārdu stratēģija. Un nekad nebiju iedomājusies šādā skatījumā, ka arī pēc tam, kad es esmu kaut ko apgūs, vai izlasījis grāmatu, vai pielēmis, ka es tagad jaunu šo te prasmu pielietošu, ka tā stratēģija ir tas, kas būtu ļoti palīdzoši, lai es to tiešām varētu līdz galam arī ieviest. Jo tas nav izdarīju un sanāca. Stratēģija ir kaut kas aizies šķērsām. Ko es daru, kad aizies šķērsām? Es varu uzdot jautājumus, labi, šis nestrādā, man gribētos, lai tas strādā, mērķis ir tāds, un es mēģinu ar tevi saprast, kā man to labāk komunicēt. Es sev nosaku, kāpēc es to daru. To savu iekšējo motivāciju, ko man tas dos, nevis tāpēc, ka bija harizmātisks treneris vai brīnišķīga grāmata, un man liekas, ka tā varētu, tad kāpēc man to vajag? Izveidot to stratēģiju, kādēļ es to ieviešu. Jo nereti jau ir tā, kaut kur iedvesmojos, skan labi, mēģinam, ne, tas nedara, tas nebūs man. Un tā arī tas noslēdzās. Jā, man ir stratēģija, man ir tās viens no maniem mīļvārdiņiem, ja var tā teikt. Es uz visu skatos tālajoši un strateģiski. Un vakar var no savas pieredzes minēt ar komandām, kur bijuši, tā teikt, jo īpaši lielākām komandām, kuras teica no sākuma vēl to laiku vērošanai un lai klausītos un uzdot jautājumus. Un pēc tam nākamais, tad jau es skatos arī, ja es zinu, piemēram, ka nezinu, šajā valstī man būs nozīmējums tur uz 9 mēnešiem. Un tad man ir skaidrs, ko es gribu tiem 9 mēnešiem sasniegt. Un tas nozīmē, ka pirmās 3 nedēļas es veltu, lai klausītos. Pēc tam es gribu, tad man paliks kaut kādi jau 8 mēneši. Tad man vajadzētu kaut kur 2., 3. mēnesī sākt veikt kaut kādas izmaiņas. Kamēr es līdz tam tieku, es jau zināšu jau, kuriem kolēģiem, kuri būs tā teikt entuziasti un jā, darām, un kuri būs tie, ka kārtējā jaunā vadītāja, kārtējā kaut kas, ko grib kaut ko mainīt. Un līdz ar to es jau sāku ar viņiem vairāk strādāt, jau uz viņus virzīt ar jautājumiem par to, kādas ir tavas nākotnes vīzijas, kur tu redzi sevi pēc 2, 3 gadiem. Kā tu domā šitajā amatā, kas tev ir tas, kas tev pietrūkst, kas tev aizrauj un kas tev krīt uz nerviem, ko tu zini, ko tu negribi darīt. Jo es arī uzskatu, ka ir pilnīgi, protams, ka jebkurā amatā ir kaut kas mums nepatīk, ko darīt darba vietā, bet ir bezjēdzīgi cilvēkam, kā piemēram, man, kas nav sajūsmā par Exceliem, spiest man pildīt kaut kādus tur. Es viņus varu iemācīties un darīt, bet ja man tas neaizrauj, tad tam nav jēga. Un tāpat tās ir arī, runājot ar darbiniekiem, ir svarīgi uzsvērt viņu spēcīgās puses. Koncentrējies uz to, ja viņš vai viņa ir superīgs projektu vadītājs, ļauj viņiem to darīt. Būs vienmēr tie, kuri grib izpildīt projektus. Nevajag viņus laust un mainīt kaut ko vietām. Un te ir tā, ja atkal jau tā stratēģija, tad iekustināt jau kaut ko, pēc tam sākt mainīt. Manā pieredzē pa to laiku ir bijis tā, ka komanda pati ir laimīga un gatava un entuziastiski to darīt. Un viņi ir pateicīgi par to, ka viņiem ir bijis tāda iespēja patiesībā izmainīties. Un parasti ir saliedētāks rezultāts. Vismaz no manas pieredzes tā vienmēr ir bijis. Un bez manas pieredzes ir arī, ja atkal var teikt, ka ir internetā pameklēt, ir daudz pētījumu, kur jau ir pierādīts to, ka ir no vislabākie līderi, komandu līderi, tad, kad viņus vērtē, viņiem ir visaugstākie emocionālās inteliģences rādītāji. Un to var izmēģināt arī kaut kādos treniņos, tā teikt, atceries savu iepriekšējo priekšnieci un sarakstīt, tā teikt, tabuliņās, kas tev patīk. Tas, ka viņa, māk matemātiku, ir superīgi tur loģistikā vai vēl kaut ko, vai liels programmētājs. Tas, kā pajautā, kā pagāja tavu nedēļas nogale, tas, ka pajautā, kā jūtās tavu vecāki vai tavi bērni. Un lielākoties atkal pierādās to, ka cilvēki novērtē visvairāk, viņi atcerās tos līderus, kuri ir bijuši tieši cilvēki. Un tieši vairāk ir, kuri ir pajautājuši tos jautājumus, kurus
bieži vien mums neviens nepajautā, bet mums ļoti gribās. Dzirdēju tik daudz atslēgas tavā sakāmajā. Pie tā pirmā 3 mēnešu klausīties, man, protams, apstājās smadzenes. 3 nedēļas. Zini, cik ļoti man apstājās, ka es viņu dzirdēju 3 mēnešus. 3 mēnešus klausīties. Labi, es tam miers. 3 nedēļas jau ir drusku draudzīgāk. Un tik un tā. Ja es esmu vadītājs, kurš nomaina komandas, un mēs mainām komandas, vai arī uzņēmumā, kad mēs jaunas komandas pie sevis ņemam, man ir tā iekšā sajūta, man vajag viņiem patikt. Un tad otra iekšējā sajūta, un to es pēc sevis saku, ka visiem var patikt vienādi. Ja, ka es esmu ar visiem ļoti, ļoti draudzīgs, un es ar visiem atnesu pizzas, un tā. Un es, principā, pirmo nedēļu pavadīšu, lai būtu čoms. Un tad es nomainīšu seju, un tagad mēs sākam strādāt. Ja? Un pārgriežos to, ko tu teici, saku, es dzirdu pareizi, un varbūt ir vēl kaut kāds atslēgas. Jā, es esmu vadītājs, kuram ir jauna komanda, vai nu pie manis ienāk, vai es esmu pie viņas iesūtīts, ja, kas ir vēl trakāk, tad es esmu ienaidnieks. Tad tas, ko es patiesībā daru, sākumā es neko nelieku no sevis, no savām ambīcijām. Es klausos, es ar viņiem runāju, es viņus iepazīstu, es izzinu viņu vērtības, ko viņi šeit šobrīd dara, kas viņiem patīk, kas nepatīk, kas viņus aizrauja, kā viņi redz nākotnes vīziju. Un caur to es izzinu tai vīzijai, uz ko es esmu paņemts, vai kur ir mans mērķis, kuri ir tie, kuri brīvi ies, jo tās ir viņu vērtības, viņi arī to redz, kuri ir tie, kuri pretosies. Un tad es sāku ar viņiem jau laicīgāk individuāli runāt. Tas būtu tās lietas, kuras es daru. Ja? Jā, pilnīgi noteikti. Un pēc tam tu arī skatītos to, tāpēc, pirms tam runājam par stratēģiju, tāpēc ir svarīgi arī zināt, kāds ir tas, vismaz virziens, vai kaut kāds parasti jau ir, vai tie ir sasniegts kaut kāds rezultāts, vai tie ir, pārdošana, ienākumi vai kaut kas, bet tu zini, kurā virzienā iet, un tu zini, kā to var panākt. Un tad ir atrast tos, tā teikt, pareizajā vietā ielikt pareizos cilvēkus. Un ienākot jaunā komandā, kā teicu, ja tevi tur ieliek, un ja tu jūti, ka, jo īpaši, ka nav tā, ka tev tur viss ir atplastām rokām gaida, tad jau atkal tad ir nākamā lieta. Tad tu vari skatīties to, ka ir atcerēties vienkārši to, ka mēs visi esam, ja mēs esam tajā darbā un amatā, tad mēs esam eksperti. Mēs neesam tur nonākuši bez jebkādām zināšanām. Un tas ir svarīgi, kas daudz reizes izpaliek, ka cilvēki tiek novērtēti. Un to vienkārši ir to, ka tu sāc runāt ar jauno komandu, ar komandas darbiniekiem, stāstiet, ko jūs darat, kāpēc jūs tā darat, kas ir tas, kas ir tās stiprās puses, kas ir tavas stiprās puses, un koncentrējies uz labo, uz sasniegumu, uz stiprajām pusēm, uz to, ko viņi var izdarīt. Jo tas ir tas svarīgais. Tas, ko nevar izdarīt, es teiktu, to pēc tam kaut kad. Un ja tev ir kaut kāds tiešām ir tukšums, tad visi ir baigi labie rakstītāji un runātāji, bet neviens nevar novadīt projektu, jo nevienam nav tā teikt, nav spēcīga plānošana. Pirmais jautājums, vai tiešām tā ir? Jo bieži vien ir tā, ka cilvēki, viņiem nav bijusi iespēja to pat mēģināt, un viņi ir pārliecināti, ka viņi to nemāk darīt. Bet, kad viņiem dod to iespēju, viņi atklājās to, ka īstenībā es ļoti labi varu organizēt. Man īstenībā ļoti patīk zvanīt un prasīt un jautāt un savilkt kopā tā. Mums ir budžets un mums ir piegādātājs tur un vēl kaut kur. Un jau atkal klausīties, runāt un klausīties. Tāpēc es vienmēr uzsveru to, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir klausīties, ieklausīties, dzirdēt un, protams, uzdot jautājumus. Un tā tu vari iegūt to informāciju, un informācija ir materiāls. Mēs strādājam ar informāciju, tie ir materiāls, tie ir dati, kurus šodien pat viņas arī var, tā teikt, salādēt kaut kādā vienā no mākslīgiem intelektiem un tev izmetīs laukā jau kaut kādu gatavu plānu. Tā kā tas nav vienkārši tikai, arī, teikt, nav vienkārši domas, bet arī domas ir materiāls patiesībā. Es nesīšu nākamo problēmu iekšā. Es teiktu, tā klausumēni, labi. Ja viņi man runā... Problēma nav, es tev pārtraukšu. Šeit es pārtraukšu tevi. Jo problēma nav. Ir dažādi jautājumi, kuriem var atrast risinājumu. Labi, šito es uzrakstīšu uz tēkraku nākamajā reizē. Tas ļoti labs teikums. Tātad ir jautājums, kuram man jāmeklē risinājums. Es ļoti labprāt klausītos, bet viņi nerunā.
Man ir 1 pret 1. Es viņam esmu svešs vadītājs. Ja? Viņi domā, ka pa daudz izstāstīšu, un tas mani apdraudēs, manu darbu vai kaut kādas lietas uz priekšu. Nē, man nekas nav jāsaka. Vai es tā vispārīgi puķītēs izstāstīšu, un viņi nerunā. Kā man vispār dabūt, lai viņi runā, lai es varu klausīties un parādīt, cik esmu labs klausītājs? Var iedrošināt, tādā situācijā pilnīgi noteikti var iedrošināt ar pastāstot par sevi. Un jo cilvēcīgāk stāstīs, jo tas labāk rezonēs, būs vieglāk uztvert. Un par to, tā teikt, arī man šīs ir pārmaiņas, arī man šis viss ir jauns. Un pagaidām īsti, tā teikt, vīzija man ir. Līdz galam es nezinu, kā es to izpildīšu, paļaušos uz visiem jums, jo es zinu, ka jūs šeit esat bijuši pirms manis, zinat daudz labāk, kā es zinu. Man noteikti vajadzēs jūsu palīdzību, bet pirms mēs sākam kopā strādāt, mums būtu labi vienam otru iepazīt. Un es ļoti priecātos, ja tu varētu padalīties ar savu pieredzi, tik daudz, cik tu jūties komfortabli stāstīt, runāt. Ja arī tas nestrādā un nepalīdz, un cilvēks joprojām klusē, tad, protams, tad var iet tālāk vēl ar daudz konkrētākiem jautājumiem. Un tad jau tur pajautāt arī to, ka, nezinu, vienalga, kurā dienā tu esi, bet pagājušo nedēļu vai varbūt tu vari man izstāstīt, kas ir tas beidzamais vai beidzamie projekti, pie kā tu esi strādājusi. Vai arī, kas ir tas, kas tev ir darba plānā šonedēļ. Vai arī kaut vai, kas ir tavā darba plānā šodien, kas ir tas, ko tu darīji vakardien. Lai es labāk varētu saprast to, tā teikt, kā tu organizē savu dienas kārtību. Un pēc tam varbūt mēs arī varam skatīties, kā tā teikt, es varu pielāgot savu, lai es varu atrast laiku ar tevi tikties un parunāt nākamreiz jau par kaut kādiem, citiem mērķiem. Jā, es daudz dzirdu tajās piemēros, kurus tu saki. Ir tāda uzvedības status augstais, zemais. Ja, ka es to cilvēku lūdzu palīdzi man, vai kā tu to redzētu, kā tu to dari. Šie visi teksti, kas sarunām parāda, ka es neesmu tev boss, es neesmu augstāks, ja, vai kaut kāds tur hierarhijā vai uzvedībā, ka to sarunu veidot līdzvērtīgu, pieaugušais saruna, ja, un pat viņu ceļot drusku augstāk. Tu esi zinošāks, tu esi tas, kurš labāk var pateikt, kā mums šajā situācijā komunicēt. Visu laiku ar to, ka tu esi patiesībā augstāks un varošāks par mani. Ne tā, kas tev ļoti uzved, bet tā mazliet, ka tas dod to drošības sajūtu un uzliek to dabisko vēlmu uzņemties atbildību arī tam otram cilvēkam sarunā. Pilnīgi noteikti uzņemties atbildību, un arī tas parāda to, ka tu neesi kaut kāds, varas kārs boss, kas te ir tiešām, kā tu saki, ir kaut kādi tur tie augstumi un zemumi, kas ir ieradies tagad visiem tā teikt, ko jums jādara un kā jums ir jādzīvo, jo, kā tu arī teici, mēs esam pieauguši cilvēki. Un jo īpaši, ja es nonāku vietā un amatā, kurā es neesmu bijis pirms tam, gribu vai negribu, es esmu iesācējis. Man ir milzīga pieredze, jā, bet tur, konkrētajā vietā, es esmu iesācēji. Un viens vēl no tā, attavs atmiņā arī piemērs, ko es esmu izmantojis arī iesākot strādāt jaunā vietā, ir tā arī konkrēti pajautāt komandai. Es gan jautāju, tas bija tā kā grupas darbs mums bija, un palūdzu viņiem sarakstīt katram, ko viņi sagaida no manis, ko viņi grib no manis kā no līdera, ko viņi sagaida, un ko viņi sagaida viens no otra, kā no komandas kolēģiem. Un es uzrakstīju, ko es no viņiem sagaidu kā no savas komandas, un kas ir tas, ko es domāju, ko man vajadzētu darīt. Un pēc tam mēs tos visus salīdzinājām, vai mums tas saprast, vai tās tā teikt, ko es sagaidu no viņiem, ko viņi no manis, vai tas ir ok. Kaut kas, ja man liekas, nav skaidrs, tad mēs turpat esam, izrunājam, kaut kas nesaka. Tu arī atklāti, tu rādi arī savus, ko tu uzskati. Jā, tieši tā. Atklātība ir ļoti liela, tā ir viena no lielākajām atslēgām komunikācijā. Un komunikācija jau kā tāda jau vedina uz atklātību. Tad, kad mēs tā teikt atveram muti un sākam runāt, vai arī, ja tā ir zīmju valoda un jebkurā veidā komunikācijā tas ir tas, kas ved uz atklātību. Un tas ir arī tas, kā vieglāk ir un vieglāk, tad vienīgais veids, kā nodibināt kontaktu ar otru cilvēku. Tas prasa daudz spēka. Klausīties, dzirdēt, būt atklātam,
strādāt ar citu cilvēku emocijām, pieņemt viņas, saprast. Un ja man pašam ir tik draņķīgi, ka draņķīgāk nekur. Un man nav tāds vadītājs, varbūt man vispār nav vadītājs, esmu uzņēmuma īpašnieks, vai arī man ir vadītājs, kurš saka, tu esi vadītājs tiec galā, man tevi nav jāmotivē. Man nav ārējā, vismaz profesionālā jomā, motivātori vai cilvēki, kas arī manī ieklausītos. Kur lai es ņemu spēku, kad man pašam ir līdz brošai? Lai nenodotu to līdz brošai sajūtu saviem darbiniekiem, jo viņi jau to sajūtīs. Darbinieki pilnīgi noteikti sajūtīs. Mēs vispār viens otru emocijas arī pat neapzinoties, mēs viņus jūtam un nolasām. Un darba vidē tas ir jo īpaši līdera emocijas, viņām ir tendence pielipt. Un, tur tā teikt, varbūt sajūsmināti un entuziastiski darbinieki, bet ja tu ienāc no rīta jau sabozusies vai uzvilkusies. Pilnīgi noteikti kāds komandā to momentā nolasīs, sajutīs un pat varbūt neaptverot arī uzvilksies un sabozīsies. Līdz ar to, protams, ka tam ir liela ietekme. Līdera darbs tas nav vienkārši darbs, tāpēc arī kļūt par līderi varbūt arī nav katram cilvēkam, tā teikt, tā nav viņu vīzija un vieta. Ļoti liels darbs, pilnīgi noteikti ar sevi, atrast tās vietas, lietas, paņēmienus, kas palīdz. No personīgās pieredzes var teikt, ka tā ir, pat ja tās ir tikai 10 minūtes, 10 minūšu meditācija no rītiem, kas ļauj atslēgties no visa pārējā un saslēgties ar sevi. Tie ir rakstīt kaut kādas, 3 pateicības šodien vai manas 3 apņemšanās šodien. Ļoti labi palīdz elpošana. Tas ir tad, ja tev ir jāiet komandas priekšā un kaut ko, jāsaka kaut kādas satraucošas ziņas vai, jebkurā gadījumā, kas var izraisīt emocijas. Kāda elpošana parādīja? Elpošana ir, pirmkārt, elpot nevis to, ko mēs parasti darām kaut kur. Es elpoju. Gandrīz vai, varētu teikt. Bet tā elpošana, kas ir ar visu krūti un ar vēderu un līdz galam ieelpot, un tad ir tās, un tad ir uz 3 ieelpot, un tad lēni izelpot. Un var pat skaitīt līdz 6 var lēnu garu izelpot. Bet tās nevis ieelps tāds, bet tāds 1, 2, 3, un pēc tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, redzi? Ir starpība ar degunu vai muti? Es kaut kur vienreiz runājot, man liekas, par sportu lasot, vai kaut kur bija teiks, ka skābeklis ir degunāti. Man vienmēr tā pārliecība, ka labāk ir caur degunu elpot. Jogā, meditēšana arī pamatā ir caur degunu vai arī izelpa caur muti. Ja ir šausmīgi daudz kaut kas, tad tas palīdz arī tas smagā tāda izelpa caur muti, viņu tā teikt visu izdabūt ārā. Bet aizmirstās tie cipari, es teiktu, Dievs visu galvenais atceries, lēni ieelpot un lēni izelpot. Un tā vairākas reizes, jo tam ir, tas darbojas uz nervu sistēmu. Un tas vienkārši dod signālus gan ir smadzenēm, gan otrām smadzenēm, kas ir visa iekšas pārstrādes sistēma, pareizi būtu teikt. Gramošanas sistēma, tieši tā, jā. Un, tā ir atkal vesela tēma par visiem neironiem un cik daudz, ka patiesībā ir gramošanas sistēma, viņi var dzīvot atsevišķu dzīvi no smadzenēm. Un kas arī ir, kāpēc ir slikts garstāvoklis reizēm, ne tā, ka tā teikt kāds uz kājas uzkāp, bet varbūt es vakar ne to apēdu. Un tas ir tas, kas ir gramošanas sistēmā. Pēc tam ir iespējams arī noskaņojumi. Bet atgriežoties pie elpošanas, tā noteikti ir prakse, ko var darīt. Pilnīgi noteikti līderiem, manā skatījumā, jebkurā situācijā, tur struktūra ir vajadzīga un sarakstīt sev uz lapas, sarakstīt, tad tu zini, ar ko tu ej uz to tikšanos. Arī tad, ja tā ir 1-pret-1 sarežģīta saruna ar darbinieku, vēl jo vairāk. Lai tev ir tie 3, 4, 5 punkti, kaut vai tie ir atslēgas vārdi, bet lai tu zini, pie kā tu pieturies un kas ir tas, ko tu gribi pateikt. Un tur ir, protams, ir svarīgi elpot un menedžēt savas emocijas un neļauties tām emocijām. Pēc tam, ja viņas ir traki daudz sakrājušās, jaku mugurā un neiztaigāt.
Staigāšana pilnīgi noteikti ir viens no veidiem, kā izstaigāt emocijas un visu sasāpējušo vai kas ir satraucis. Kad iedomājas divas situācijas, es zinu, ka man kā līderim, uzņēmuma vadītājam, varbūt komandas vadītājam vai vienkāršam cilvēkam ar tā varbūt, ir ļoti kritiski izšķiroša saruna. Un es zinu, ka man viņa ir jānovada tagad. Es, protams, saprotu, ka labāk būtu, ja es viņu novadītu rīt, ka es būtu pagulējusi, pēdusi, labi, atpūtusies un dabūjusi savu kaut vai 10 minūšu meditāciju no rīta. Bet tā krīze ir notikusi šobrīd, un man tā sarežģītā, emocionāli uzvilkta, sakāpināta, man personīgi svarīga saruna ir jānovada tagad, pēc 5-7 minūtēm. Varbūt es pat to cilvēku redzu telpā, ar ko man būs jārunā, un es īsti nevaru iziet no telpas ārā. Ir kaut kādas lietas, ar kurām es varu, labi, es pilnīgi noteikti varu elpot, ja tas ir vēl kaut kas, kā es varu sev palīdzēt, lai maksimāli uzlabotu savu smadzeņu spēju būt tai sarunā klātesošam, es esmu uzvilcies, bet uzvilkties lēnāk, klausīties un tomēr viņu maksimāli labi novadīt. Elpošana 100 punktu, jo to tu vari darīt jau tās, tā teikt, pirmajās sekundēs. Tu zini, ka tev ir 7 minūtes, tad tu jau momentā vari sākt jau to elpošanu un apzināt. Tikko tu sāks arī apzināt lēnāk elpot, tas jau tev nomierinās. Jau tas, cik tu esi uzvilkusies, jau sāks mazināties. Ko es noteikti darītu nākamais ir, kas ir mani punkti jau atkal. Kas ir tas, un tajā brīdī tu esi egoists, tad tu domā par sevi. Kas ir tas, ko es gribu pateikt, un ko es gribu, kas, tā teikt, kādas domas vai ko no manis sadzird, lai no tās sarunas ar kādām domām tas cilvēks iziet laukā. Un tajā brīdī es teiktu aizmirst un centies nedomāt par to otru personu, domāt tikai un vienīgi par sevi. Un ūdens glāze, jebkas, kaut kas, ko tu tā teikt var dzert, tas arī nomierina, kā vienmēr, jo vēl ir, kas ir raksturīgi, tad, kad mēs satraucamies un nervozējam, tad jau atkal ķermeņa sistēma, kā viņi strādā, jo tas stress ir tad, ka mums ir vai jābēg, vai jāsastingst, vai jākaujās, tā tad ir ķermeņa viss, tā teikt, fizioloģija uz kaut ko citu koncentrējās, un viena lieta, kas notiek, ir mums paliek ar vien sausāk muti un paliek grūtāk runāt. Un tāpēc ir labi, ka ir vienmēr ūdens glāze vai ūdens pudele blakus, lai tu arī iedzert, ieelpa, izelpa un runāt. Un dažkārt, es teiktu, arī nemēģināt, tā teikt, ļauties tādā ziņā, ka nemēģināt kontrolēt. Jo tā ir arī viena lieta, ka mēs varam uzņemties atbildību paši par sevi. Mēs nevaram uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem. Ja tas otrs cilvēks izdomā pēkšņi bļaut, tā nav mana atbildība. Taču mana atbildība ir pateikt to, ka pauzi varbūt tiekamies pēc pusstundas. Varbūt tās labāk ir, ka mēs iepauzējam, nomierinamies, abas divas un runājam vēlāk. Un tā ir arī svarīga lieta, ko mācīt, ir novilkt tās robežas un pateikt arī sev vai arī tad, kad es jūtu to, ka no otra cilvēka ir man pa daudz, un tad arī pateikt to, ka ne, šī saruna nebūs šodien. Jā, šis ļoti sagāja kopā ar to vienu lietu, ko tu iepriekš teici. Ja viņš manī neklausās vai viņa manī neklausās, vienkārši pieņem, ka viņš tagad neklausās. Kas arī ir tas, es jau nevaru ietekmēt, vai tu klausies, es varu ietekmēt savu reakciju. Un tas pats arī šajā. Pieņemt, ka šitā ir, ka viņš tagad tur bļauj vai uzvalkās, tas nestāsta neko par mani un es to nevaru kontrolēt. Pieņemt daudzas lietas. Un šeit es atceros arī, gribētu pieminēt vēl vienu komunikācijas veidu, jo mēs daudz runājam par runāšanu, bet rakstīšana arī ir komunikācija. Jā. Jā, maza piebilde. Un es no sevis vienmēr, ko es zinu, varu teikt no savas pieredzes, ko es praktizēju, jo īpaši tad ir kaut kādas sakāpinātas emocijas, un arī man ir atnācis ēpasts, kuru es izlasu ar ļoti sakāpinātām emocijām, nenozīmē, ka tas tā ir rakstīts. Bet es izlasu varbūt jau tā, nevis varbūt, bet es izlasu jau ar savu kaut kādu skatību un pieredzi jau un uzvalkos. Es parasti nospiežu atbildēt, izdzēšu visas adreses, noņemu visu nost. Sarakstu. Lai nejauši neaizsūtās, ja tas.
saraksta visu, pēc tam vai nu kafijas pauze, vai nu kaut vai, īsie, pastaigi līdz labierīcībām un atpakaļ. Apsēžos otrais, tāds, labi, izdzēšu šito pārakstu. Un tad, kad ir situācijas, ja ir kāds, ar kur tu esi runājis un neklausās, un tik runā, un tu saproti, bet tad ir tas svarīgais, ka tev ir jāklausās, tā teikt. Tad tu vairs neesi runātājs, tad ir tas viens cilvēks, kurš ir runātājs. Bet tev ir iespēja pēc tam uzrakstīt savu apkopojumu, pateikt paldies par sarunu. Es dzirdēju ļoti daudz kā vērtīga. Un es gribētu apstiprināt sev un tev, ka mēs tā teikt esam uz viena viļņa un ka es pareizi dzirdēju tas, ko teici. Jo man izklausījās no tā, ko es dzirdēju, ka ir svarīgs, nezinu, vai tev ir svarīgs šis punkts, vai arī, ka tu gribi pasvītrot, vai tas, uzskaitīt kaut kādus un priecāšos, ja tu varētu man atbildēt un tā teikt apstiprināt, vai arī pakoriģēt, pakomentēt, ko es neesmu pareizi sapratusi. Un aizrakstīt viņu to kā ēpastu. Bieži ir tā, ka cilvēki tad, kad lasa, jau atkal, kā es teicu, var izlasīt ar savām emocijām un vispār tagad vēl viņi izdomāja to rakstīt. Varbūt kā atbliedzīs apakaļ momentā kaut ko ne pa tēmu, bet varbūt izlasīs, uzpūtīsies, izlaidīs gaisu, izlasīs otrais un jau tā komunikācija kaut kur aizies jau tā teikt uz nākamo soli. Dažkārt ir daži soļi, dažkārt ir vairāk soļi, bet tam visam ir, jebkurā gadījumā, ir jārunā, ir jāsazinās vai nu runājot, vai nu tas ir rakstiski, bet pilnīgi noteikti ne to, ka viss ar šito te nekas nestrādājas, vairāk nerunāju. Tas nav risinājums, tas ir, tā teikt, stūris kaut kādā iebrauktā. Tad ir jāmeklē, kā atrast to apakaļceļu un tikt laukā no tā stūra. Jā, šī ir ļoti laba doma. Paldies. Pieķiksēt pie sevis arī. Tiešām ir taču vēl ēpasts, kurā es varu pārrakstīt tās lietas un akcentēt, kas man bija būtiski. Ļoti labi doma. Jā, un jau pajautāt kolēģim, otram cilvēkam, vai tu pareizi saprati, vai tas ir tas, ko viņi gribēja teikt. Jo ir ļoti bieži, ka mums liekas, ka es runāju ļoti skaidrā valodā, mani saprot un dzird un zinās, ko es saku, bet cilvēki dzird citu. Un jau atkal tas ir tas, ko mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam ietekmēt tas, ko mēs sakam, bet ne to, kā dzird. Jā. Man ļoti patika viena tāda teikuma virkne, ko pavisam nesen dzirdēju pie mācībās Spānijā, aizbraukusi pie kolēģiem par pielietojamo improvizāciju, un tur kolēģis teica, tas, ka tu saki, nenozīmē, ka es klausos. Tas, ka es klausos, nenozīmē, ka es dzirdu. Tas, ka es dzirdu, nenozīmē, ka es saprotu. Tas, ka es saprotu, nenozīmē, ka es piekrītu. Un tas, ka es piekrītu, nenozīmē, ka es darīšu. Tieši tā. Tas nav tā teikt, un kāpēc viņi nedara, tur ir tik gara virkne starpā. Tieši tā. Jā. Tu esi Domājā. Domāju, tā ir vieta, kur var atbraukt un pabūt 7 dienas vienatnē, vadītā vienatnē, ar uzdevumiem, ar lietām, ar individuālajām supervīzijām, lai risinātu sev šajā brīdī aktuālus profesionālos jautājumus, virziens, kurus gribu doties, vai jauns projekts, jebkas, kas ir saistīts ar profesionālu izaugsmu, kuriem ikdienā nav laika padomāt. Kur tu saproti, jā, man vajadzētu par šo padomāt, kārtīgi, tad ko un kā un strateģiski un saprast sevi, bet vēlāk, nav laika, tur sporta zāle, bērni, darbs, vēl kaut kas. Ja tu šobrīd būtu Domājā, kas ir tas, par ko tu domātu? Es sapņotu. Par ko tu sapņotu? Es sapņotu, man noteikti rastos visādas vīzijas, un ko es varētu darīt, un ko vēl izdarīt, un kaut ko savādāk izdarīt. Un pilnīgi noteikti tas būtu saistīts ar cilvēkiem un ar sadarbību, jo tā ir tā lieta, kas man ļoti patīk. Tajā pašā laikā es novērtētu tādas 7 dienas būt viena, jo es uzlādējos ļoti daudz no dabas un esot viena pati ar savām domām. Un oriģināli neko nepateikšu. Ļoti daudz idejas man ienākuši prātā tieši esot vienai pašai. Un tieši tad, kad esmu sēdējusi salatas krastā un vienkārši skatoties, kā ūdens plūst, vai arī klausoties pīles un mēģinot saprast, vai tas ir arguments vai sajūsma, vai kas notiek ar viņu komunikāciju. Un tad ir tās kaut kādas tās domas atnāk un ļauties un neierobežot sev. Un tas ir tas, kur arī meditācija, protams, kur to pašu māca un trenē tās domām, ļaut viņām kaut kur plūst garām, lai varētu kaut kā iztīrīties un saslēgties pašai ar sevi, un pēc tam jau atkal
Tādā kā var pieslēgties kaut kādām tām citām domām un citām vīzijām. Paldies! Paldies par tavu laiku un par sarunu. Paldies tev! Ļoti liels prieks par mūsu sarunu un paldies, ka uzaicināji. Ļoti interesanti. Ļoti patika. Apsveicu!